Labdien! Jā, nu izmaiņas ir, varbūt daudziem būs pārsteigums. Pietiekami lielas noteikti ir nojausma par to, kad jau labu laiku skatāmies starptautisko sacensību virzienā un pasaules rallija virzienā. Un jāsaka, kad esam atraduši lielisku iespēju. Tātad nākamajā 2012. gadā startēsim kausā, kas ir pasaules čempionāta posmos ar nosaukumu Rallija Class. Tas notiek ar Subaru automašīnu. Tātad komanda ir Simtek Racing. Šī ir komanda, kas pagājušā sezonā ir vinnējusi PVRC čempionātu kopā ar Haidenu Ladonu. Tātad ļoti profesionāla komanda. Šis seriāls paredz to, kad braucēji īrē, tātad piesakās šajā seriālā un īrē visi vienādas Subaru Impreza automašīnas, kas ir no jauna uzbūvētas un visiem pilnīgi vienādas. Un tas noteikti pierast pie mašīnas, tas ir mazliet būs, teiksim, tās traucēklis vai grūtāk, bet tas galvenā motivācija šim seriālam ir šī seriāla balva. Un pirmajai vietai tā ir 5 apmaksāti posmi ar R4 automašīnu jau nākamajā 2013. gada sezonā. Tā kā tas galvenā motivācija, kāpēc mēs dodamies šajā virzienā un brauksim ar Subaru automašīnu. Un, protams, kad arī mēģināsim izmantot šīs komandas profesionalitāti, jo viņi tieši ar šo modeli ir iepriekšējā gadā, kā jau minēju, novinējusi pasaules čempionātu. Un regulējumi un visādas nianses, kas pasaules čempionātā ir ļoti būtiskas, viņiem ir zināmas un es ceru, ka mēs tās spēsim izmantot un no tā iegūsim braukšanas ātrumu. Nu jā, tie ir 6 posmi Eiropā, no kuriem 4 pārklājās ar PVRC čempionātu. Un es domāju, ka cīņas būs pietiekami interesantas. Protams, šādi grandiozi plāni nebūtu iespējami bez pamatīga atbalsta. Un lūkšu Jurgu Dindi pastāstīt par šo motivāciju, kāpēc komanda un Latvijas mobilais telefons nolēma doties tālāk. Jā, labdien, rallija draugi! Pagājušajā gadā, un ne tikai pagājušajā gadā, bet ilgākā laika posmā, Latvijas mobilā telefona rallija komanda apliecināja sev kā labākā rallija komanda Latvijā. 2 gadus pēc kārtas iegūstot komandu vērtējumā Latvijas čempionu titulu, iegūstot arī individuālā vērtējumā čempionu titulu. Tas viss apliecināja, ka šobrīd Latvijā ir kļuvis par šauru un komanda, un tīpaši Anda un Pētera ekipāža ir sasniegusi to līmeni, ka ir jāiet tālāk. Un šobrīd atrastā Rallija Class sacensību sērija ir ļoti labs pieteikums tālākai dalībai pasaules čempionātā. Un Latvijas mobilā telefona vadība pilnībā atbalsta šādu izvēli. Turklāt komanda arī turpinās braukt Latvijas čempionātā, jo svarīgs ir ne tikai starts pasaulē, bet arī parādīt šo augsto līmeni mūsu Latvijas rallija faniem, kas ir līdzīgi kā citos sporta veidos, manuprāt, labākie sporta veidu fani. Un es ļoti ceru, ka šis 2012. gadā Rallija Class seriāls dos iespēju gan pārbaudīt savus spēkus jau vairākos posmos, tad pilnā sacensības seriālā. Un pēc tam tas varētu būt labs pamats arī tālākam startam 2013. 14. gadā pasaules augstākā līmeņa sacensībās. Tam ir
labs iemesls, jo šī gada starti ne tikai Latvijā, bet arī dažādos starptautiskajās sacensībās, kā nestraujam rallijā Somijā, kur Ants ar Pēteri ieguva pirmo vietu N4 klasē, un arī Francijas asfalta rallijas, kurā izdevās izcīnīt trešo vietu, pilnīgi svešā un nepierastā asfalta trasē. Tas dod pamatu prognozēt, kā 2012. gada starts rallija klases seriālā varētu būt veiksmīgs. Protams, ir vēl ļoti daudz jāmācās, mainās automašīna, ir atšķirīgi ceļi, ir ļoti intensīvs sacensību grafiks. Un tomēr es domāju, ka komanda un ekipāža ir